Lukašenka vērsās pie Latvijas tautas un piedāvāja rūpīgi saglabāt parastas cilvēku saites. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko apsveica Latvijas tautu ar nacionāliem svētkiem Latvijas Republikas neatkarības diena. Valsts vadītājs uzsvera, ka abu tautu liktenis kopš seniem laikiem ir bijis dzīvot miera un saskaņā. Un līdz pat šai dienai Baltkrievija izjūt patiesību, simpātiju pret kaimiņiem no Latvijas. Mūsdienu sarežģītajos apstākļos mums ir ļoti patīkami, ka tie no jums, kas kaut reizi ir apmeklējuši Baltkrieviju, uz visiem laikiem saglabājuši atmiņā un sirdī ne tikai gleznainas ainavas, koptus laukus un sakārtotus pļavas, drošas un maigas pilsētas, ciematus un ciematiņus, bet arī Baltkrieviju sirsnību un rūpību, gatavību palīdzēt un piedot, izrādīt sapratni un līdzjūtību katram cilvēkam neatkarīgi no rases, ticības vai tautības, teikts apsveikuma. Tieši tāpēc, kā uzsvera prezidents, Baltkrievija ir atverusi savas durvis Latvijas iedzīvotājiem un visiem labas gribas cilvēkiem un aicina, neskatoties ne uz kā, rūpīgi saglabāt parastas cilvēku saites. Tas ir tas vērtības, kas var glābt pasauli, kas mums visiem ir tik ļoti nepieciešams, uzsvera Baltkrievijas līderis. Aleksandrs Lukašenka novēlē Latvijas tautai veselību, skaidras debesis, labklājību un aicināja apmeklēt mūsu viesmīlīgo valsti. Mēs būsim ļoti priecīgi jūs sveikt Baltkrievijā.